Meklējam hoteli, uzbraucam augšā, kaut kādas mājas augstākajā stāvā. Apakšā rakstīts, ka augšā ir kaut kādi 6-7 hoteļi un ejam vienkārši uz leju. Ja kur viens priekšā ir. Tad ir kaut kāds turists hotelu apakšā, kaut kāds resort šeit, vēl viens hotels šeit. Jā, resort. Kur tu iet nav skaidrs. Ejam iekšā nākamajā stāvā. Šodien ir lētākais variants pagaidām. $450, jeb apmēram 45 eiro. Nākamais stāvs un atkal jau pilns ar hoteļiem, guesthausiem, viesmājām. Tikko bijām vienā maziņā istabiņā, saucās mazā istabā, aptuveni 2x2,5 metri varbūt, un maksā 30 eiro. Skatījāmies lielo variantu, te pašā hotelī, tas bija 45 eiro, aptuveni 2,5x2,5 metri. Ejam tālāk. Tur mūsu istaba. Ir pat loks. Parādu toleti. Maziņā ar dušiņu. Televizors ir. Gaisa kondicionieris. Toalete. Tīra. Maziņa. $330 par dienu, ja 33 eiro par dienu, tad ir slinkums īpaši meklēt kaut ko vairāk, jo zinām, ka viss tik un tā ir baigi dārgs. Krastmalā, kā izskatās, notiek gatavošanās Dragon Bowl sacensībām, kas notiks pēc dažām dienām. Rinda pie Louis Vuitton veikala. Laikam baigās atlaides. Tur noteikti ir kaut kāda izpārdošana, jo arī pie Prada veikala, Gucci veikala rindas ar cilvēkiem iekšā laiž tikai pa maziem bariņiem. Gabaliņi tālāk no Hongkongas centra. Mājas ir vienkāršākas.